te ir vecstāva vecmātes mājas un īpašums, un atgriežoties no pilsētas 90. gadu sākumā, tā mēs te divas ģimenes kopā ar mammas brāli arī sākām darboties, veidojot šo saimniecību. Es sāku 30 hektāriem, 3-4. Lauksaimniecības zeme pat tik daudz nebija. Tagad mums ir saimniecība, tā kopējā, sauksim tā, kāda 500 hektāri. Tā teritorija jau ir tāda, daudz ir īpašumā arī, ne viss, protams. Un tas tehniskais nodrošinājums, es nezinu, pilnīgi dažādas tās pozīcijas. Mācījos, protams, augkopību. Tā kā agronomus pabeidzu, toreiz bija Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Jelgavā, agronomijas specialitāte. Tās zināšanas man ir, bet tehnika, tā kā tas viss pašmācības ceļā. Tas darbs bija smags, es tā uzskatu, priekš tā laika. Mans starts bija daudz vieglāks, jo mans starts jau bija, ko tēvs ar māti bija darījuši jau, ja skaita gados, kādus 15 gadus. Es jau no mazotnes redzēju, ka es būšu lauksaimniecībā, jo vecāki bija lauksaimniecībā un dzīvojāmies pa ražu novākšanas laikā pa graudu piekabēm, tur lēkājām ar māsu. Un es sapratu, kad es redzu sevi tur. Lai ieinteresētu bērnu lauksaimniecībā, jau tādu īpaši nedaru. Vienkārši daru tos ikdienas darbus, kas ir nepieciešams darīt. Un no bērnu kājas to darot, redzot kā tas, ko tas gala rezultātā rada, kādu vērtību. Tas arī paliek cilvēkam iepatīkās un gribās to arī reāli tālāk darīt. Tajā lauksaimniecībā esot, attīstot saimniecību, mēs sapratām, ka ir jāizmanto visas jaunākās tehnoloģijas, un tādā veidā arī mēs darbojamies, jo pie lieliem apjomiem ar vecām tehnoloģijām tas nav izdarāms. Teiksim, tā saimniecība tad nav rentabla. Tehniskais progress jau virzās ļoti strauji uz priekšu. Tehnika ir jaudīga, un ko varēja kādreiz, man ir tieši salīdzinājums. Viens kombēns Jeņisei, tāpat ņiva. Ko visā sezonā, ja viņš 100 tonnas, labi. Tas tāds, kādreiz atceros no kolvas laikiem, ja 100 tonnas sasniedz, tas jau bija diži. Tagad jau tas jaunais kombēns vienā dienā pārpa 100, katru dienu. To tikai saprast, tas cilvēks, kurš to ir pieredzējis, ne? Tāpēc, ka nosēdēt tādā ņivā bija diezgan grūti, lai teiktu, brīžiem neiespējami. Toreiz ielika lielu ventilātoru, lai to gaisu maisītu uz riņķi, nevis viņu dzesē, bet to pašu karsto, vai ne? Attaisa logu vaļā. Tas jau nekas, ka tur putekļi nāca iekšā, un vakarā bija tā, ka tikai acis un zobi spīd, bet, viss mainās. Tagad ar to tehniku ir jābūt apveltītam ar tām datorzināšanām, ar tām spējām, un tehnika ir gudra. Mums ir pārsvarā tāds salīdzinoši jauns strādājošo kontingents, ar jauni puiši, zinot griboši, varoši, teiksim, kas strādā gan ar kompjiem traktorā, jo mums pie minerālmās kliedēšanas pat sanāk, ka traktorā ir pat pa trīs datoriem iekšā. Ir tiešām daudz noderīgi gadži, kā piemēram, izmantojot šo pašu seju mašīnu Amazon, ir piemēram tā lieta kā navigācija. Un šī navigācija tiešām ļoti atvieglo sēšanas procesu, jo mums tas vairs nav jādara manuāli jāstūrē, bet mūsu stūrē satelīts. Un līdz ar to visa šī lieta tiek tik daudz reizes atvieglota, ka tev vienkārši ir jānomaina slejas un jābrauc tik tālāk un jābauda process. Šis te lauksaimnieks klasiskais, pēc arī ne vadītājs, bet vienkārši darbinieks laukos, jau visu laiku paliek. Viss jau tas iet uz šo te cilvēku slinkumu, kas ir tas dzinējs spēks, kas arī mudina uz priekšu, kad
visi darbi, var teikt, veicam ar kaut kādu tehnisku aprīkojumu, kad akmeņu lasīšana ir palicis tas, kas sagādā šīs zobu sāpes, kur ir jākāp ārā no tās kabīnes un viņi ir jāpaceļ un jāieliek kausā. Pārējais jau viss ir, maz paliek šīs lietas, kas ir tīrtas fiziski. Kā no vēstures ir, kad ir šie lielie lauksaimnieki, spēcīgi vīri, vairāk viņus nevajag. Te vairs nav vienkārši traktors, kuram viss notiek ar skrūvēšanu, vēl kaut ko. Viss notiek caur datoru, visa kalibrēšana un tā. Un tev ir jājaunietieši šī vidē. Un līdz ar to informācijas tehnoloģijām un lauksaimniecībām vispār ir ļoti daudz saskares punkti, kuri mums arī jāpārzina un jāizmanto savā ikdienā. Kamēr jau spēks, tikmēr jau pašām vienmēr gribas. Bet pamazām jau tie jauni arī nāk palīgā, palīdz, ja patīk vai ne, un tad lietām iemācās jau kaut ko skatās. Esmu sācis studēt lauksaimniecības fakultātē, un ja man ir kādi jautājumi, es vienmēr pajautāt tētim par to, kā viņam liekas, kā ir labāk, kāda ir viņa pieredze un kā to apvienot ar to, ko es mācos, un izdarīt kaut kādus savus secinājumus. Sāku iesaistīties no 16 gadu vecuma, šobrīd ir 23 gadi, un tagad jau pusotru gadu esmu pilnā slodzē. No tehniskā speciālista esmu izaudzis līdz saimniecības vadītājam. Man ģimene saka, ka viņi novērtē, kad ir uzticības persona uzņēmumā, kuram tiešām var uzticēties un kurš visu izdarīs pēc labākās sirdsapziņas. Tas ir tāds ļoti svarīgs tāds punkts, jo, ja tu paņem cilvēku no malas, tad tu vēl nezini, ar kādu mērķi viņš to iet, un vai viss tur ir caurspīdīgs vai nav caurspīdīgs. Bet, ja tas ir tavs ģimenes loceklis, tad gribētos jau ticēt, un tomēr ir lielāka tā ticamība, ka tur viņš dara visu pēc tīrākās sirdsapziņas. Pašlaik 6. gads ir, kad es esmu kā likumīgais īpašnieks un arī vadītājs. Tas sākums bija tāds, ka tā pārņemšana notika formāli. Pārņemam vai ne, un tagad tas. Bet tā pirmā gada laikā tā pauģu maiņa arī notika. Tajā laikā bija ļoti maz. Tajā laikā bija 2 vai 3. Nē, vairāk, 4 darbinieki. Un viens no viņiem palicis. Jo principā viena darbinieka nācās šķirties dēļ tā, kad nevarēja mani pieņemt. Tad tā bija tas, jā, kad šī te maiņa un vienkārši, kā tas ir? Visu laiku mazs puikas skraidīt apkārt, es jau 10 gadus te strādāju un tagad tu man komandēsi. Kā ir manējiem, ja? Es nevaru sūdzēties. Kaut kā ir izdevies dzīvē tā, kad radīt to piemēru vai kas tas ir, man viņi abi dēli. Tā kā ir pievērsušies lauksaimniecībai. Viens jau ir saka, tos zemnieku saimniecību jaunsneķeri, tie ir viņa valdījumā, ja? Viņš arī darbojās aktīvi. Tā vēsture, kā es ienācu saimniecībā, tas sākās 2011. gadā. Nolēmu, kad ir jāaudzē gaisa lielopi. Tā vienošanās tēvs man tā kā laipni atvēlēja no savu īpašumu 35 hektārus. Tā teikt, šeit ņem un mēģini. Doma bija ar gaļas lopiem sākt, jo šeit Dundagā ir ārkārtīgi daudz tādu zemi, kur ar graudiem nav ko darīt. Ir akmeņi, mežaini, visapkārt meža pļavas. Bet ar lopkopību tajās var, zāle aug. Tādēļ viņš sāk ar gaļas lopiem. Un tie jaunsniķeri tagad darbojās. Tā ir bioloģiska saimniecība, bet tā ir pārgājusi, dēlu valdījumu. Es novēlu jebkuram jaunajam zemniekam pacietīgu un pacietīgu tēvu. Īstenībā jau pareizi ir pirmām kārtām jāiedod parādu uz mazumu, ka tu esi spējīgs un tev grib kaut ko izdarīt. Un tu vari izdarīt.
Un tad tikai tev var arī kaut ko vairāk dot. Un no sākuma, protams, tev pātāk jāpastaigā un jāpabaksta. Tas arī tomēr disciplinē. Jaunākais arī beidzis lauksaimniecības fakultāti. Tur bijušos, ko sauc par agronomijas fakultāti. Un arī ir nodarbosies ar lauksaimniecību. Man personīgi tāds galvenais dzenuls strādāt laukos tieši savā tēva saimniecībā ir tas faktors, kad tu to dari tā kā priekš sevis, strādājot, praktizējoties praksē citās saimniecībās. Tas ir ļoti pozitīvi iegūtā pieredze un tā tālāk, bet tas nav tas pats, kas strādāt savā saimniecībā. Pirmo gadu ir tā, ka mēs audzējam pupas, jo tā kā Eiropā mums nav prasa, mums tas arī jādara. Bet redzēsim, vai tas paliks vai izbeigsies ātri vien, to mēs vēl nezinām. Graudaugus audzējam pārsvarā viss raps un graudaugi. Kvieši, rudzi, mieži, šogad arī pupas, kā jau vairums Latvija. Agrāk mēs vienkārši vedām uz dzirnavnieku tos graudus, un cik nu mums tur atvēlēja to summu, pat tik arī nācās pārdot, tad tagad mēs varam paši sekot līdzi biržā, kādas cenas ir, un ja mūs tā cena apmierina, neesam mīnusos, viņu fiksējam, un pat tādu cenu varam pārdot. Visu ražu mēs tomēr pārdodam vienotā biržā, kas ir visā pasaulē viena, un mūs ietekmē gan tā, kā citur ir raža vai neraža, un kāda ir cena visā pasaulē kopumā. Un līdz ar to mēs nekur nevaram sprukt no visas pasaules. Viņi tāpat kā nafta, zelts, tur tiek bīdīts ļoti liela naudas, tiek spēlēts tādas spēlītes, ka mēs viņus nevaram ietekmēt. Tur ir spēlītes, ja vienā pasaules malā ir ļoti laba audzes un otrā malā ir slikta audzes, tiek izrēķināts, vai visiem pietiks. Ja visiem pietiek, tad ir vai nu speciāli tiek pieturēts, ka tiek cena pacelt, vai otrādi tiek pazemināta. Tur tu vari piefiksēt, kāda tev cena patīk, kurā mēnesī. Vai nu tu gribi augustā, septembrī pārdot, vai tu gribi decembrī vai varbūt martā, cena jau tur mainās. Ar to arī, ja tu vēlāk gribi pārdot, varbūt tad ir labāka cena. Vairāk jāiesaistā, es domāju, kad ir zināšanas, zinātnē, jo ir ļoti daudz mums augsnes problēmas, kad dotajā brīdī arī mēs strādājam. Mēs sākam vest iekšā kaļķi, veicam augsnes analīzes, pa laukiem, pa druskam ejam augsnes analīzes, saprast, kas kur trūkst, jo 20 gadus vietām es saņemu tādas augsnes zemes, ko es iegādājos vai nomāju, kas ir 20 gadus tikai vests prom. Tur ir katastrofa, jo tur pat zāle neaug. Tehnoloģijas ir tādas, ka mums ir augsnes kartēšana, mēs lietojam atsevišķas minerālmēslus kā kāliju, fosforu un kaļķi atsevišķi, un dodam katrā lauka malā vai stūrī, kā to, lai pasaka savu konkrēto daudzumu, konkrētu minerālu. Un tas viss ir jāiedod atpakaļ, jāsakārto normāla auglība. Latvijas potenciāls ir, tagad, ko mēs saražojam, reiz 2 koprodukta lauksaimniecības ziņā. Mēs ne jau tikai ražai liekam to minerālu mēslu un uzlabojam to augsni, mēs ejam tādā kā ilglaicīgā periodā, tajā augsnē ieguldam, lai mēs viņu nenoplicinām, bet varam ražot arī turpmākos gadus. Vai kura mums ir jebkurā krūmā kāds zvērs vai putns dzīvo, un tur viņš mīt, un jāsadzīvo ar to dzīvo dabu, kas ir blakus, jo Latvijā ir, kā tika minēts, ir pats zaļākā, es varbūt neuzskatu, bet viena no 10 pasaules zaļākām valstīm ir tiešām. Ir lieli postījumi tieši meža cūku, tas būtu vasaras sezonā kviešiem un ziemas raps, ko postā ziemas sezonā brieži.
un lai palīdzētu saglābt ražu, tā kā nākās iet medīt gan vasaras, gan ziemas sezonā. Es esmu citā kolektīvā, dēls ir šeit pat uz vietas, tagad. Viņš arī ir mednieks, viņš ir jauns mednieks. Bet tā izskatās, ka viņš nopietni ar to lietu nodarbosies. Paldies Dievam, jo kādam ar to jānodarbojas. Ieinteresētākās personas ģimenē es ar tēvu laikam medībām, jo mamma, protams, nav priecīga, kad katru gandrīz vakaru tiek atnests medījums. Nav kur vairāk viņu fiziski vienkārši likt, jo nespējam, protams, paši patērēt. Un jā, māte bieži vien vienkārši paziņo, lai šauj gaisā medībās, jo vairāk nav kur likt to gaļu un tā, bet jā, nevar atļauties šaut vienkārši gaisā, apzinoties to populāciju un ražas zudumus, ko viņas veic. Par lielu brīnumu varētu pat teikt, ka man kāda 10. daļa kursē, kaut kādi 8 cilvēki ir cilvēki no Rīgas, pilsētnieki, kur izdomājuši, man patīk lauksaimniecība, man patīk lauki, es gribu atrast savu vietu šeit, un atnākuši un sākuši studēt ar tiešām ļoti labiem rezultātiem. Un patiešām viņiem varbūt nav tādas no tā, ko pasmelties, bet viņi ar savu centību neatpaliek no tiem, kuriem tiešām ir šī, fons, no kā viņi nākuši ir. Vai nebaidās tā, ka, kāda jēga iet uz lauksaimniecības fakultātes, man tāpatās nav iespējas dabūt zemi. Bet tu vari būt vadošs speciālists, un bez tās izglītības tev nevienam nevajag. Tā lieta mazliet ir jāzina, uz ko iet, un tad viņi ir ļoti labi. Ja te patīk nodarboties, tad iespējas katrā ziņā ir. To es varu pateikt. Iespējas ir gan nopelnīt, gan patīkam vidi, iekārtot sev dzīvošanai. Laukos, ja ir tas patīk dzīvot laukos, un, arī apkārtni var veidot, un tev ir kaut cik liela tā teritorija, kā to veidot kā sev patīkam vidi. Ja tev ir dzinulis tikai nauda, tad tur arī nekas nebūs. Tomēr ir jābūt tai aizrautībai kaut kādai ar to lietu, kuru tu dari. Kuram ir attīstības tā stadija. Es domāju, pēc gadiem 20 Latvija būs ļoti normāla attīstība. Būs piena lopkopība, tā būs no 100 govīm, uz augšu vai 50 ģimenes uzņēmums un uz augšu. Jā. Un arī graudkopība būs labā līmenī, lauki sakopti. Jūs paši redzat, kā lēnām sakopjās ar vienu. Es domāju, vēl pēc 10 gadiem pazīt nevarēs.